elementu daudzums, kas ir ieteikts pēc Bara metodas. Tātad esmu tabulā sagrupējis pirmajā stabiņā pašus elementus, tātad nitrātus, fosfātus, kāliju, dzelzi un CO2 gāzi, un attiecīgi daudzumu, kādā Baras iesaka tos dozēt. Tātad Baras iesaka nitrātus dozēt 5 līdz 10 mg uz litra. ppm nozīmē parts per million, un angliski tas vienkārši vieglāk ir uzrakstīt ar datoru, bet latviski tie būtu miligrami uz litru, tas ir tieši tas pats. Tālāk fosfātus Baras iesaka dozēt no 0,4 līdz 1 mg uz litru. Protams, fosfātu deva var arī atšķirties atkarībā no tā, kādus augus audzēt un cik ātri vēlaties, lai tie augtu. Tālāk kāliju iesaka 20 līdz 30 mg uz litru. Dzelzi savukārt aptuveni 0,5 mg uz litru vai vairāk, atkarībā no augu augšanas. Un CO2 gāzi iesaka dozēt aptuveni 20 līdz 30 mg uz litru. Gadījumā, ja CO2 gāzes daudzums pārsniegs 30 mg uz litru, dažām zivīm jau pietiks ar 25 mg uz litru, tad sāksies zivju vai nu slāpšana vai kaut kādas citas blakus parādības, un ļoti iespējams, ka zaudēsiet zivis, jo CO2 gāzes koncentrācija būs vienkārši par lielu. Un pēdējā stabiņā ir sagrupēti pieļaujamās novirzes, taču jāsaka, ka tas vairāk ir teorētiski nekā praktiski. Pirkt testus un mērīt teorētiskās pieļaujamās novirzes nav jēgas, tas arī nav akvārijiem vajadzīgs. Vēl jau vairāk, ja jūsu akvārijā atrodas dzīvnieki, tad izrēķināt un noturēt, lai šīs novirzes nenotiktu, praktiski nebūs iespējams. Tas vairāk ir teorētiski, vienkārši tā, lai zinātu. Pie kam Bara metodas gadījumā viss tiek darīts tādā veidā, lai testus nevajadzētu pēc iespējas izmantot. Tāpēc arī ir internetā pieejami dažādi interneta kalkulātori, kur jūs varat sarēķināt jau gatavas mēslojuma koncentrācijas, paši sataisīt pudelītēs gatavus mēslojumus, sarēķināt, cik reizes nedēļā vēlaties tos pievienot, un tādā veidā nodrošināt šeit uzrādītās devas nedēļas laikā. Bara metodas trūkumi. Šos trūkumus es esmu izrakstījis ārā no interneta, kas ir aplūkoti dažādās krievu valodā esošās mājaslapās, un lapās, kurās ir salīdzināta gan Bara, gan Amano metoda. Un viens no tādiem trūkumiem, kas tiek uzskatīts, ir, kad Bara metodas mēslošanas gadījumā vide ir stabila tikai tik ilgi, kamēr ir pareizā elementu attiecība. Tāpēc, mēslojot it kā pēc Bara metodas, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai akvārijā saglabātos elementu daudzums, barības elementu daudzums, kas ir mazliet lielāks nekā augiem nepieciešams, un tanīpat laikā arī, lai daudz maz attiecības būtu pareizās, un varbūt tās vēlams arī, lai saglabātos Redfielda attiecības slāpekļa un fosfora gadījumā. Otrs trūkums – metode apskata mēslošanu tikai caur ūdeni. Protams, tas tā arī ir, jo Bara metodas gadījumā visi mēslojumi, kas ir, tie tiek jaukti iekšā ūdenī, un tad jau tālāk augi paši tos uzņem. Bara metodē nerēķinās ar augstu grunts kaķionu apmaiņas kapacitāti. Kaķionu apmaiņas kapacitāte, tas ir tāds rādītājs, kas ar skaitli izsaka grunts spēju it kā uzsūkt sevī līdzīgi kā sūklī dažādas barības elementus, kuri vēlāk, kad tie samazinās ūdenī, vai kad tie ir nepieciešami augiem, grunts atkal spēja atdot. Tāpēc Bara metodas gadījumā principā par grunti maz netiek arī runāts. Taču, neskatoties uz to, tas varbūt tā bija izteikti pašā sākumā, kad metode attīstījās, bet vēlāk arī pats Bars ir runājis un arī nenoliedz, kad augiem ir vajadzīga laba grunts. Ir bijuši daži posti, tātad daži ziņojumi fórumos,
kur Baris bija izteicis arī, ka tiek strādāts pie grunts izstrādes, bet vai šī grunts ir nopērkama joprojām, vai tā ir jau pabeigta, vai vispār tā iznāca, es patiesībā nezinu, jo arī fórumos, kur apskata Bāra metodi un kur Bārs pats komentē kaut kādus jautājumus, nekad netiek uzspiest ideja par to, ka būtu jāizvēlās tieši viņa grunts, vai ka tā ir tā labākā. Tātad Bāra metodas gadījumā, principā mēslošana notiek tikai caur ūdeni, par gruntu daudz neraizējoties, bet neskatoties uz to, jo labāka jums būs grunts, jo tā būs atbilstošāka augiem, jo labāk. Nākamais, it kā trūkums, tas principā izriet no iepriekšējā, kad akvārijā nav mikro-makro elementu bufera. Īpaši tajos gadījumos, ja izmantojat parastās gruntis, tātad, ja grunts vietā ir parasti olīši vai grants akmentiņi. Un šis te elementu buferis, tas arī ir domāts tas, ka gruntī ir augsts kaķiona apmaiņas kapacitātes rādītājs un ka grunts sevī spēj tā kā uzsūkt, tas ir vienkārši izsakoties, spēj sevī uzsūkt barības elementus. Un tātad veidojās šis te buferis pa dienu augot, aktīvi patērējot oglu CO2 gāzi, tie aktīvi patērē arī dažādas barības vielas, un grunts it kā spēja atdot barības vielas, ja tā ir tās uzkrājusi. Un par nakti atkal grunts it kā vairāk atjaunojās, un šis bufers atkal aizpildās. Tas, protams, ir teorētiski un ļoti vienkāršotā veidā pastāstīts, bet ideja ir aptuveni tieši tāda. Un Bāra metodas gadījumā metodas būtība necenšas simulēt vai kopēt dabu, atšķirībā no Nature Aquarium koncepcijas. Taču arī jāsaprot, ka šis it kā trūkums varbūt tās pēc idejas ir aiz matiem pievilkts, jo ko nozīmē kopēt vai simulēt dabu, un arī pati Nature Aquarium koncepcija, protams, akvārija iekārtojums veidojas iespaidojoties no dabas. Ja runājam tieši par augu audzēšanu, tad Nature Aquarium gadījumā, protams, visa augu mēslošana vislielākajā daļā notiek tieši caur grunti, jo Amano radītajos akvārijos viņa firma ražo speciālus gruntus, kas ir pasaulē vienas no atzītākajām un kuras spēja augus nodrošināt ar lielāko daļu barības vielu. Nature Aquarium gadījumā akvārijos pašā ūdenī barības vielas ir salīdzinoši maz. Protams, Bāra metodas gadījumā runāt par dabas simulēšanu mēs nevaram vispār, jo elementu barības vielu koncentrācijas ir tik lielas ūdenī, ka dabā tās bieži vien tādās koncentrācijās arī nemaz nav sastopamas. Taču neskatoties uz to, abas metodas strādā. Protams, katrai metodei ir savi trūkumi, savi plusi. Galvenais ir tos izvērtēt un rīkoties atbilstoši. Nature Aquarium izmantotā metode un vispārīgie principi šajā metodē. Viens no principiem ir maksimāli nodrošināt augiem visas nepieciešamās barības vielas gruntī un caur saknēm. Tātad izmantot auglīgu grunti, bagātu ar organiskajām vielām un ar augstu kaķiona apmaiņas kapacitāti. Protams, ņemot vērā, ka tā ir paša Amano metode, attīstīta metode, un arī viņam pieder tātad firma, ar kuru viņš daļēji noteikti arī pelna sev naudu. Protams, šāda veida koncepcija tā pamatojās lielā mērā arī uz mārketingu, bet neskatoties uz to, tātad Amano piedāvā arī speciālus gruntis, kas principā arī pasaulē šajā brīdī ir vienas no atzītākajām, un kurām arī ir ļoti liels kaķiona apmaiņas kapacitātes koeficients. Un šādā veidā tad arī notiek mēslošana Nature Aquarium gadījumā. Patiesībā lielākā daļa atrodas iekšā no barības elementiem jau pašā gruntī. Nākošais mērķis nav pieturēties pie maksimālajām mēslojuma devām, un tas ir ļoti raksturīgi Nature Aquarium gadījumā, jo ņemot vērā, ka lielākā daļa no elementiem atrodas gruntī, ko augi uzņem, tad pašā ūdenī nekādā gadījumā nav
nav mērķis uzturēt vislielākās vai ļoti liels barības elementu koncentrācijas. Līdz ar to tas ir daļēji pretēji pilnīgi jau Toma Barra aprakstītajai metodei. Un ādas mēslojumi nodrošina attiecību NO3 pret PO4 kā 1,6 pret 1,7 mēslojuma ienešanas brīdī. Patiesībā, pareizāk sakot, šāda attiecība ir iekšā pašos mēslojumos. Ja atceramies, tad Redfielda attiecība vai Badija attiecība bija pavisam savādākas. Šajā gadījumā nitrāti pret fosfātiem attiecās gandrīz kā 1 pret 1. Ja ievērojam skaitļi 1,6 un 1,7, tie gandrīz ir vienādi, tāpēc varam teikt, ka abu šo te elementu koncentrācijas mēslojumos atrodas vienādā koncentrācijā. Šie dati ir iegūti no interneta, kur ir veiktas tātad ādas mēslojumu pārbaudes laboratorisks. Vai to ir darījušas neatkarīgas laboratorijas vai kādā citā veidā, es nezinu, un šobrīd arī nevaru pateikt adresi vietai, kur tas bija dots. Un tātad, protams, Redfielda attiecība zaudē nozīmi dēļ auglīgās grunts, jo doma ir tāda, ka augi saņemot visus barības elementus no grunts, spēj ātri augt, attīstīties, un tāpēc vairāk nav tik svarīgi, kāda ir elementu koncentrācija pašā ūdenī. Jo augiem tātad piemīt tāda dīvaina lieta, kad ja tie spēj augt ātri un attīstīties ātri, tad akvārijos aļģi aug ļoti minimāli vai salīdzinoši minimāli. Un tas arī tiek izmantots Amano metodes gadījumā. Un, protams, Amano metodes gadījumā tāpatās svarīgas ir arī ūdens maiņas. Apskatot dažādus resursus internetā un arī dažādas Amano grāmatas izdotas, kur viņš raksta par akvāriju uzturēšanu. Jāsaka, ka akvārijiem, kurus viņš ir publicējis grāmatās un kas ir vairāk šova akvārija, ūdens maiņas notiek līdzīgi kā Barra metodes gadījumā. Tā ir aptuveni 1/3 vai 1/2. Amano gadījumā, cik var noprast, tad šis cilvēks cenšas mainīt pusi ūdeni tad, ja ir lēnaudzīgi augi. Doma ir tāda, ka lēnaudzīgie augi, dažādas papardes, piemēram, nespēja tik ātri patērēt dažādas barības vielas, un šis te vielu apmaiņas ātrums akvārijā ir zemāks un vairāk arī uzkrājās dažādas barības vielas dažādās nepareizās proporcijās. Tāpēc šajos akvārijos, mazapgaismotajos akvārijos, ūdens tiek mainīts vesela puse. Taču akvārijos, kuros ir liela gaisma un arī dažādi ātraudzīgi augi, CO2 padeva, protams, arī ļoti stipra, tajos ūdens tiek mainīts sākot ar 1/3, un, protams, arī līdz 1/2, skatoties no apstākļiem. Un vēl viens tāds interesants teikums, ko man izdevās atrast kādā lapā, bija, ka zivis baro minimāli, izmanto tikai pieaugušas zivis. Un tas skaidrots tiek ar pavisam vienkāršu lietu. Amano akvārijos svarīgi ir arī, lai augi saņem barības vielas caur saknēm un ūdenī, lai būtu pēc iespējas mazāk barības vielu, brīvo barības vielu. Un līdz ar to, izvēloties zivis, tās tiek barotas minimāli un izvēlās pieaugušās zivis. Tas bija pamatots ar to, ka pieaugušās zivis var barot mazāk, kamēr tās aug, tām ir vajadzīgs vairāk barības, tās ir biežāk jābaro, un līdz ar to ūdens arī vairāk tiek piesārņots. Taču, izvēloties pieaugušās zivis, tās drīkst barot mazāk, ne tik bieži varbūt tās, un līdz ar to tās arī mazāk piesārņo akvārija ūdeni. Protams, ka šāda pieeja varbūt tās ir mazliet dīvaina, taču var jau arī tā.